ceļā. Un tātad praktiski informācija pusdesmitos, jeb 9:30 jau pulcējamies pie katedrāles ieejas, pie durvīm, jo gatavosimies iziet. Un lielās somas tad atstāja priekštelpā, tās matas, ko vedīs mašīna, tās atstāja, paņemot tikai līdz muguras somu pašu nepieciešamo, kas ir dzeramais. Un šodien arī būs iespēja ieiet veikalā pa ceļam ejot. Un tiesa par uzmanību. Kaut ko tādu, kur varētu to visu. Kā tu lāpsti bija? Svētības? Jā, es gribu viņus iedrošināt, pateikt, ka tā ir svarīga akcija, vai ka sveceļojums ir ļoti svarīgs, un ka gribu pateikt, ka viņi ir malači, ka uzdrīkstējušies, jo te ir visi vecumi, nezinu, cik ir visjaunākajiem, visvecākajiem, un es teiktu, Tā mēs noskaidrosim ceļu laikā. To mēs noskaidrosim ceļu laikā. Katrā ziņā tas ir labi, ka te ir tāda daudzveidīga grupa, un es domāju, ka viņi piedzīvos daudz ko labu pa ceļu, jo pirmām kārtām, ka pieaugs viņu iekšējā brīvība attiecībā uz ikdienas problēmām, jo sveceļojums tā ir iespēja atrauties no ikdienas ņadas, un patiesībā to visu rūpju nastu atdot Dievam. Un tieši tad, kad ir sasniegts mērķis, tad tur tajā Dievmātes sanktuārijā uzticēts ar Dievmātes rokām Dievam visas mūsu dzīves rūpības. Kā es domāju, viņi ar šādu mērķi arī to nesasniegā, vai katram šis mērķis ir cits? Es domāju, ka katram var būt savs, bet es domāju, ka es tā arī pateikšu pāris vārdus viņiem kā pamat ieviesi. Teikšu jūs paldies, lai izsēdams. Uz to pusi dosimies. Tur es parādīsim pēc tam. Tā kā mašīna stāv jau krustiņu karogi priekšā. Saņemsim arhīvi Dieva svētības ceļā. Tad es gribu jums pateikt pāris ceļa vārdus. Tātad svētceļojums. Es domāju, ka jūs to droši vien ziniet, bet krieviski tāds teiciens повторение мать учения, vai ne? Ka sveceļojums tā jums ir iespēja atslēgties no ikdienas rūpēm. Tā ir iespēja gan fiziskai piepūlei gan, bet toties psiholoģiskai atpūtai un garīgai uzlāšanai. Izmantojiet to iespēju, ka jūs esat labā kompānijā, un iesaku jums arī apmainīties ar savu pieredzi, ar savu garīgo pieredzi. Jums būs līdzi arī priesteris, es domāju, tā ir liela svētība. Izmantojiet arī viņa klātbūtni. Un tātad, iesākot šo svētceļojumu, aicinu jūs tā kā uzmodināt sevī nodomu, kurā jūs iesiet. Tātad, svētceļojums, neskatoties uz to, ka no vienas puses tā ir atpūta, bet tas ir arī upuris. Jo es, protams, jums novēlu, lai nevienam no jums nebūtu tulzmas ceļā, bet baidos, ka tas var nepiepildīties. Un ka tomēr būs tāda piepūle, un arī kaut kas tāds sapnis. Tātad upurējiet šo svētceļojumu Dievam kaut kādā konkrētā nodomā. Jo es domāju, katram no jums stāv priekšā dzīvē kāds izaicinājums vai ir kāda problēma, kaut kas neatrisināts, ko varbūt viens otrs gadiem ilgi nesā sevi un netiek ar pāri. Upurējiet to Dievam un aicinu arī padalīties ar tiem, vismaz attiecībā pret tiem, kuriem jums tā vislielākā uzticība rodas, un kopā lūgties tai nodomā. Un tad, kad aiziesiet līdz galam, tad aiziet pie tās Dievmātes brīnumdarītājas svētbildes un nolieciet tur to problēmu viņai pie kājām, lūdzot, lai viņa to uztic Jēzum. Labi? Un novēlu jums labus garīgus augļus šajā svētceļā. Tā, svētību pār šiem svētceļniekiem.
sveicīja arī visus, kurus viņi satiks savā ceļā, lai caur viņiem staro prieks, gaišums un mīlestības tiem cilvēkiem, kurus viņi satiks. Un uzlūko arī tās rūpes, ko viņi nes savā sirdī. Palīdzi mums atdot tās tev un patiešām, lai ienāc tajās rūpēs, tajās problēmās, lai tās pārveido šķīstīgi un piepildīja savu plānu. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavada ceļā. Pateicība Dievam. Un turaties praši. Tad uz priekšu varam doties. Mums jau gaida mūs, ja? Laikam. Kilometrāžu ziņā, teiksim, Apmēram tas pats ir, plus mīnus kāds 1 kilometrs. Kā tev šķiet šogad? Ir kaut kāda atšķirība no pagājušā gada? Šogad apmēram Pirmajā dienā tā grūti spriest, droši vien jau kaut kas jau būs tāds, kas paliks tieši no šīs svētceļiem atpakaļ un atmiņā, vai ne? Jo katrs svētceļs ar kaut ko ir īpaši, kaut arī pirmajā dienā pēdējā viņi visi vienādi liekas, bet tas kaut kas tāds netverams, rokām netverams, kaut kas paliek atmiņā no katru svētceļu. Bet šogad es skatos, ka ir diezgan daudz tādu cilvēku, kas pagājušajā gadā arī gāja. Cik daudz vispār šogad plānojās grupiņu? Es zinu, ka vēl pa ceļam pievienosies, ja? Nu, te, kā redzam, mēs tādus 30 tikko saskaitīju. Apmēram, ka 10 vēl varētu kaut ko pa ceļam. 40 apmēram mēs varētu. 40 un visu ceļu laikā, vai arī viņi pievienosies pie jums? Pievienosies, atvienosies, nu, grūti tagad pateikt tos datumus, bet ir jā, tie datumi, kuros viņi pievienosies, atvienosies, vai pirms pašas aglūtas pievienosies. Es skatos, te ir daudz cilvēku tādi, kas ir tādi jauni naudzāti, no pagājušajā gadā nebijuši. Vai tie ir daudz tādi, kas nav pie jums draudzēni, kas ir vienkārši palūguši pievienoties? Nu, šeit nebija tā, ka tikai draudzes pasākums, un kā, protams, gribētājs varēja pievienoties. Tā saka, ne visas Rīgas draudzes var nodrošināt to, ka viņi no 1. augusta, nu, respektīvi no pašas Rīgas līdz Aglonai viņi dodas, un tāpēc arī esam atvērts kuru citu Rīgas draudzi, ka viņi var pievienoties. Tā. Lielākā daļa ir tādi, kas ir vienkārši no citām draudzēm izdomājuši tā kā pievienoties, vai arī tādi vispār nav, teiksim, vispār, vai arī vēl nezinu. Nu, šobrīd to nevar pateikt, tāds informācijas nav. Jāapceras, katrs ir jāpateikt, kas viņš ir. Mēs arī iepriekš tikām kādu cilvēku minēja tādu frāzi, ka svētceļiem atšķirās. Ir tādi, kuros dzied, ir tādi, kuros regulāri būtās, ir tādi, kuros pusē. Kā jūs izplānāt šo gājienu? Cik daudz? Tās saplānos tā, ka būs gan dziesmas ceļā, Es kaut cik labi, es varu vēlāk. Es kaut aizēju, kaut es zinu, ka ir maršruti, es pievienojos kaut ko. Nu, tā, ja es nezinu, bet ja es nezinu, es varu pievienoties. arī tas notiek, parasti tas notiek pirmajā vakariņā. Jā, tas būtu jārunā. Tas gan, jā, īpaši ar to vairāk ceļā, bet nevar jūs, vajag sadraudzēšanas ģimenei. To vislabāk var jūs apgūt, tad tas lielais svētceļnieku pūlis, kas tur ir ieradušies, ja, un ieraugot savējos, tas liels priekš, tiešām tas ir mamējies, jā, es esmu kā ar kaut ko svētceļojums. Es skatījos. Piedrības sajūta, kaut kā teikt, vai devušies svētceļojums. Es skatījos arī jūs Jā, bet tas nādēļ Jā, dievkalpnē. Jā, bet, teiksim, baznīcā atsevišķi, teiksim, Ārpus baznīcas, jā, tā būs laikam mēs vienīgā reize. Pārējās reizes mēs tā kā būsim baznīcā, dievkalpojumi pārējās dienas. Un tad tā būs vienīgā dievkalpojuma, varbūt tādā neparastā vietā. Dievkalpojumā, neparastā vietā notiek dievkalpojumi, tā būs skolu zāle. Mēs runājām, ka pirms pēc kā īstenībā
agloni taču ir otrā pusē. Un tagad es skatos, mēs ejam pār tiltu. Tieši tā. Tā es visiem saku, ka šogad būs tā, ka mēs 1. augustā pārējām pār Akmens tiltu pār Daugavu. Tad tikai 11. mēs atkal atiesim atpakaļ pār Daugavu. Tas jau būs Daugavpilī. Tā es izdomāju šoreiz ņemt šādu maršrutu tīri, lai interesanti vai vienkārši kaut kāda cita apsvēruma dēļ. Tieši tā, lai tas būtu kaut kas savādāks. Uz laiku vienu to pašu iet, tad jau tas pārāk pierasti. Tāpēc, lai redzētu, cik būs arī zemīte Latvija skaista, cik dažādi mēs esam, to visu jau pārmaiņas pēc, kas vairāk vietas iepazīstam ceļam. Kā ir ar naktsmītnēm? Es iepriekš arī redzēju, ka daudz būs tādas skolas iespējams vai kādas mājasēmniecības. Cik daudz vietas tiks ir sarunāts un cik daudz tās vietas Tās vietas, kādas tur ir iespējas. Svētceļnieki, Svētā Jēkaba katedrāle, 1. augusts, 2015. gads.